Nu, sveiciens tautai! Šodien braucam skatīties, kas mums notiek ar vētru. Tagad pa Graudielu. Labi, viens ir viss lapās, otrs braucām garām Probro. Tur kaut kāds koks bija sagāzies. Mūsu Ziepniekalns, te mums ir kaut kas nogāzies. Tur, kur Lidls netālu, tur, kur, man liekas, tur kaut kāda pizza vēl bija. Nu, kā izstās pie redakcijām, skatos, jau Robčiks laikam piebraucis. Tur pārbāzēsimies citu mašīnu. Oi, kāds te koks te nevar atstāt. Kā bija mums viss pagāvums, ik pilnīgi pakaļā. Mums labāk palicis mājā, man liekas. Nu, izskatās, ka mūsu nojumi pazudis, ne? Domāju, ka turīgi kaut kas. Jā, viens kaut kur jau signalizācija mauc, reko visas mēbeles pa gaisa. Tas ir no krēsla galda, jā? Domāju, tik traki būs? Saka, nebūs. Labi, lēžam. Tālās ir? Tālās, protams. Viss kārtībā, braucam. Bagāžnieks, jā. Akcijas pagalmā viss bija sūdīgi. Tur mums tauts aizlidoja pa gaisu. Tā, nu reku mums tepat pie darba turpinām festivālu. Tas ir labāks nekā Mājas Gačona festivāls, man liekas. Mums ir viņš šitam džipam, ja kas palīdzēsim kaut ko no ceļiem novākt. Vai kādu mašīnu no peļķes izraut ārā. Brauksim vienkārši vērot, kas notiek Rīgā. Mēs teikt braucam rajončikā. Vika arī pieteicās braukt. Glābēja komandā, filmētāja komandā. Braucam iekšā rajončikā. Tāda gaisma. Un tev arī neguļās? Jā, man arī neguļās. Interesanti, es man pa mājas logu neko nevarēju redzēt. Jā. Tev ir ieplakā. Mums zina, kas tur pie darba notiek, varēs TikTok apstīties. Tā nojumi ir pazudusi, galds stikls sadrupis, krēsli pret busu aizlidoja. Pret busu? Galvenajam busam dažiem švīd. Es galvenais kaut kad maķikam teicu par to nojumi, ka viņu vajadzētu kaut kā piesiet, jo viņu jau vienu dienu gandrīz aizlidoja. Nu, viņa uz ceļa laikam kaut kur, ja? Rovčik. Varbūt kādam uz mētājās uz ceļu. uz ceļa. Mēs tagad atstājam tur mašīnas sētājs, nezinu. Sētā? Nu jā, bet tur jau kā viss ir izpostīts. Jā, bet vairs nekā nav, ja? Jumtu vienīgais. Tur Rovčik neizposti kādam. Pagaid, es neredzu. Tas mašīna, tas nav. Nu, pasties, kā te izskatās. Kreisi pa labi. Pa kreisi. Vai pa labi, pie labi pjārta, jā. Nākamais, Mēs kas vēl mums... brauksim gar manu behu pastīties, jo viņa dzīve. Kur ir tev beha? Manu beha tur tālāk arī zem zariem. Bet varbūt nevajag. Tik var rīt, lai ir tā sāpītē, ja? Tev nav vakars sabojās. Bet tāpat miegs jau nenāk, tāpat nevarēs. Kad brauks mājās, tad Asars savu nebirst pagaid, jā. Vēlāk. Es domāju, rītā daudzies savas mašīnas skatīties. Daudziem varētu būt bēdīgs stāvoklis mašīnām. Tā, nu kas tas par rajonu? Te mums pirmais krešs ir. Te ir miskas sadriekušās behā iekšā. Tā, kur mēs te esam, kaut kāds koks ir nogāzies. Nobloķēts arī autobus, jā. Aha. Jā, tam punts sadodzīts. Interesanti. Ir pa labi? Jā. Ko braucam iekšā krasta cirkulī, pagaidām nekas tāds agresīvs nav novērots, ne? Ir koks. Vispār nemaz, jā. Jā. Reku jau slēgts. Tā arī koks noliek. Stāvvietā tieši, kur mēs liekam, te visi zem jumtiem sēž. Viņi jau te tusiņi, tā Varbūt aizbrauc tur pie mazgātos te. Nokam gāsties stāvvietā. Cerēt. Visur ir nokrituši vadi, viss dzirksteļoja, un mēs ejam priecīgi pa ūdeni skatīties, kas tur notiek ar lukurīti. Pārī dzirksteļoja, jā, un tur ir stalažas kaut kāds nokrituši no tās 5 stāv ēkas, ja? Nīcvilas iela 20 bija, jā. Mums čatā atsūtīja vienkārši. Te arī te bija vats kaut kur pār tālāk, ne? Jā, iekšpagalmā bija vats tur, un tad arī tajā pusē bija vadi, un tad teica, ka uz ceļa arī tur mētājās, un mēs redzējām, kā dzirksteļodā. Tā, nu reku lielākie sūdi ir, ja? Jā, kur viens vats iet lejā pāri Reku pāri ielai, viņš nokrit uz tramvaju sliedēm, un rekur ir sagāzušās stalažas. Ну вот так вот сейчас все выглядит теперь. Вот все сорвало, оно падало очень сильно и очень-очень-очень громко. Sakrituši stalažas gar māju, rekur Nīcgales ielā. Un te arī ir vadi, pāri rekur uz zemes mētājās. Tagad tu forši man paspīdini. No šitās mājas Nīcgales ielā visas stalažas nogāzušās. Reku vats vēl viens tur iekrita lejā. Kur? No šitā stabiņa otrā pusē. Tas ir vēl nokrits, Un ja? lejā arī, jā. Tur uz zemē mētājas un kaut kur laikam arī uz ielas. Reku man personīgi sētā nogāzās basišgros. Jā, mašīnas bija pārdzeņas uz otru pusi. Jau bija tāda nojausma, ka šis varētu
izrauties armatūras un tā tālāk. Bet turpinājumā visi jums tādas sižetiņas no TikTok, lai jūs varat apkopot info un pastīties, kas vispār notika Latvijā vētras laikā. Uz ceļa vienkārši. Gals iela 20, jā. Sastatnes nebijušas laikam kārtīgi nostiprinātas. Un viss aizgājis pa pieskari. Vai arī bija nostiprinātas tik dažās vietās, jo rekur var redzēt, kur ir atrauts vaļā, jā.